kā uzņēmums ir attīstījies no paša sākuma, cik es saprotu, sākumā bija fiziska lokācija, un tikai tad nāca tie pārdošanas kanāli klāt, varbūt vari pastāstīt to progresu, kā ir paplašinājusies tā tirzniecība. Nu, ja drīkst, es sākšu ar uzņēmumu pašiem sākumiem. Jā. Tie bija 2000. gadi, kad akcionāri, 2 draugi nodibināja šo uzņēmumu, un tas bija uzņēmums sākums īstenībā Liepājā. Bija ļoti maziņš, dažu kvadrātmetru izmērā tikai veikals, importēja krāsas no Somijas, un tas bija tas laiks, kad visi pazina, kas ir Rīgas krāsa, laika rūpnīca, jaunā krāsa, bet kad pateica, kad ir iespējams arī krāsa citos toņos pieejami, tad tas bija liels brīnums. Jā. Nu, lūk, un ar to viss sākās, pēc tam jau pēc gada tika izveidots arī veikals Rīgā, un tā lēnām jau tas izauga, un vēl pēc gada arī Daugavpilī, un tā mums arī vēsturiski tagad uz doto brīdi ir veikals Rīgā, ir veikals Daugavpilī, veikals Liepājā. Un, protams, attīstoties uzņēmumam, tur jau arī vairumtirdzniecība sākās, jo mēs arī tirgojam, un īstenībā lielākā daļa no apgrozījuma aiziet uz dažādām metāla rūpnīcām, mēbeļu ražotnēm, jā, tad šie specifiskie produkti, kas varbūt nav depo un citur pieejami tādam do-it-yourself vai pašu mājas lietotājiem, jā. Lūk, un jā, nu, kaut kādus gadus, gandrīz 8 atpakaļ, mēs arī izveidojām savu pirmo internetu veikalu. Sākām tātad arī e-komercijā tirgot. No tā līdz šai dienai. Tie arī būtu tie mūsu kanāli, tātad mazumtirdzniecība caur fiziskiem veikaliem, vairumtirdzniecība, jā, un e-komercija. Jā, nu, eksports ir gan e-komercijā, gan arī vairumtirdzniecībā, jā, jo ir virkne klienti, arī ražotnes dažādas, jā, kas varbūt darbojās, varbūt, ja ne visās 3 valstīs, tad 2, jā, un tad viņiem vajag arī šo te produkciju arī blakus, teiksim, ražotnēm blakus valstī, tā kā, nu, tad sinerģija tur notiek. Kad es biju pie tevis ofisā, jums bija tā pirmā ēka, kur bija veikals, un tad bija vēl viena, kur arī tu man aizved, varbūt var pastāstīt, kas tā bija pa māju. Mums ir vislielākā noktava ir Rīgā, tad mums ir 2 noktavas ēkas, tāpēc, ka vienkārši nebija kur izvietot preci. Jā, jo mēs arī varbūt no konkurentiem atšķiramies ar to, ka mums ir produkts uz vietas, mums ir pietiekami liela apjomi, lai mēs varētu nodrošināt klientu vajadzības šodien vai tur rīt. Pretējā gadījumā, ja tur jāpasūta ir no Centrāla Eiropas vai varbūt no Skandināvijas, ja tas ir tur nedēļa 2 jautājums, bet mums preci ir uz vietas. Tas ir viens. Otrs ir no uzņēmums augot, arvien vairāk cilvēku bija vajadzīgi, mums arī biroja telpas ir abās ēkās. Un pirmā ēkā mums ir izvietots arī šis mazumtirdzniecības veikals, kas ir tāds starp depo un showroom, es teiktu, jo mums ir diezgan daudz dažādi produktu paraugi, materiāli, toņu, šīs te kartes un lapiņas, kur var izvēlēties toņus, jā. Mēs varam arī emitēt dažādos gaismas spektros, kā šis te izvēlēties tonis, jo, jā, tiešām, it kā tonis ir viens, bet dienas gaismā vai tur kaut kādā citā, jā, tas pilnīgi cits viņš ir izskatās, jā, un tas ir ļoti būtiski, par ko varbūt, tajos, nezinu, kā senukā vai depo klienti neaizdomājās, jā, viņi tur izvēlās toni, aizbrauc mājās, nokrāso un tad brīnās, ka tur sanācis. Es saprotu pareizi, jūs izplatāt citu ražotāju produktus, bet jums arī ir savs krāsaus zīmols, varbūt var pastāstīt vairāk par to. Jā, tad mūsu tas biznesa modelis ir tāds, ka mēs pārstāvam vairākus krāsas ražotājus, bet tie krāsas ražotāji ir izvēlēti, lai tas sortiments no vienas puses nebūtu pārāk plašs, bet viņš ir pietiekami plašs, lai nosektu visu to mūsu klientu vajadzības. Mēs paši smējamies, ka mums nav tur olu krāsas un matu krāsas un arī autokrāsas, jo tas ir tāds specifisks segments, bet visam pārējām mums vajadzētu spēt atrast risinājumu. Un
Jā, jo klientu vajadzības ir ļoti dažādas. Jā, tur sākot no kaut kādas pretkorozijas noņemšanas materiāla līdz pat, nezinu, lai nokrāsot varbūt Latvijas televīzijas toņā, kas tur ir 300 metru augstumā, un tur ir specifisks gan klimats, gan citas lietas, jā, bet mums ir šie te materiāli, jā. Lūk, un savs zīmols ir izvēlēts, tāpēc, ka pirmkārt bija iespēja sadarbībā ar vienu zviedru uzņēmumu, jā, kas tad ražo zem privātām preču zīmēm, un tas tāds likās arī loģisks solis, kad mums ir savi veikali, savi krāsotāji, un mums ir arī sava krāsa, jā. Un, pašā tie ir iekšdarba krāsa, ir arī, protams, ārdarba krāsa gan kokam, gan mūru fasādēm. Jā. Tā kā, tas sortiments tur ar laiku arī paplašinās, jā. Jo, gan objektos, kur mēs paši krāsojam, tad mēs cenšamies izmantot to savu krāsu, tad mēs viņu regulāri testējam, pārbaudam, arī varam pārliecināties, ka tiešām labs produkts, jā, un arī otrādāk, jā, kad, ja mums jāpārdod krāsu, un ka mēs sakam, kad arī to izmanto mūsu krāsotāju, tad tas ir tāds drošības garants, ka tiešām materiāls ir labs un viss ir kārtībā.